Čau visiem, jauna diena. Smieklīgi man ir pēdējā video komentārā nosauc par botāniķi. Es neesmu botāniķis, bet esmu tas cilvēks, kuram rokas aug no nepareizās vietas. Viņam katrs šāds darbs ir diezgan sarežģīts, čakarīgs, un es vienkārši skatos, mācos, taisu kļūdas vispārējo, bet paldies par komentāru. Botāniķis. Bet man ir tīrs stikliņš, nomazgāju, samazgāju, satīrīju. Viņš maksā dārgi, viņu vairs atrast nevar, tāpēc man pilnīgi bail viņu rokās turēt. Un man ir Audi A6 C4 lukturis. Nopirku no Vesera. Kāpēc? Redzēsiet, būs jājauc ārā un jādabūs šī te lēca. Jo tai lēcai jābūt pareizai. Un attiecīgi man būs Eiropas tipa lēca. Tā kā tā, sākam jaukt ārā lukturi. Darīties, nodarboties ar visādu figņu. Man te garāžās te kvadrcikli un viss pārējais moči, tā kā būs fonā skaļi bieži vien, bet nu neko darīt. Sestdienā laikam te ir liela aktivitāte. Episki tas, ka es cešu tas lukturi šitik tālu, līdz šķēnē izjautu burtiski minūtē. Un vēl viena pašā lieta tāda, ka es viņu varu mierīgi laust. Kāds kaut kur dedzina kaut kur blakus. Mierīgi jaukt, laust un neuztraukties par kaut kādām problēmām, jo man jau viņš nav vajadzīgs, man vajadzīga tieši šī te lēca. Tā kā viņš te kūpina kaut ko, gan jau tur fonā. Bet jā, izstāst, ka C4 lukturis nav pat tās gumija, pasies, cik smuka tīra, visu varēja smuki izņemt ārā, tā kā forši. Un izstāst, ka es gan jau, ka jaukšu arī otru angļa lukturi un savējo veselo lukturi ārā un taisīšu tā kā laikam vajadzētu darīt. Tas, protams, prasīs laiku, bet, nu, neko darīt, tāda dzīve, gaisma būs šāda te labāk. Tā kā tikšu klāt pie lēcas, parādīšu, kā izstās mana lēca un kā izstās C4 lēca. Nu, ir izrevidēts lukturis. Tagad tie kvadrciklisti, motociklisti pabrauca garām, var parunāt. Es biju domājis, ka varētu arī šo te lēcu ar reflektoru likt iekšā, bet ceškai reflektors ir izdedzis vienkārši, izdedzis caurums. Līdz ar to skrūvēšu nost reflektoru un tā pati lēca izstās laba, nu normāla. Līdz un tad šo lēcu skrūvēšu klāt savam lukturim. Lūk tā. Nu, nav laikam super perfektākā lēca, bet laikam labāk vēlēties nevar. Vai ne? Tā kaut kā. Tāks reku ir mana sasistā lēca un reku ir ceškas lēca. Es gribētu teikt, ka viņas izskatās viena pret vienu. Arī saliekos šādi te. Labi, es nesalieku precīzi, bet arī izstāsta, ka viens pret vienu. Tā kā mēs varam teikt, ka tiešām, ka šīs lēcas sadara kopā. Un tas ir ļoti labi, manā gadījumā. Jā, tagad jāskrūvē tas lukturis visu kopā. Bet vienīgā problēma, kas man sagaida, ir tā. Eko man spainīts ar visādām lietām. Okay. Šī blīve. Jo viņa noteikti vairs nav tik hermētiska, kā es gribētos. Un šeit vispār viņa cieta. Līdz ar to, cik viņa būs hermētiska, es nezinu. Man ir kaut kādi pārpalikumi, manuprāt, kaut kur es te reku. No vecās blīves. Viņas sapārot kopā, kaut ko tādu darīt, vai? Nezinu, nav nejausmas. Bet pagaidām salikšu vismaz to korpusu kopā, salikšu reflektoru, salikšu visu tā, lai plus mīnus smuka, un tā likšu un domāšu, ko darīt ar visu šo blīves padarīšanu. Nu, un reku izstās C4 lēca kopā ar manu reflektoru. Lai gan reflektoriem, laikam, es saprotu, ka te caurumtiņam jābūt tīri, laikam, gaisa plūsmai, bet no C4 tur viņš bija
izdedzis no iekšpuses, arī normāls caurums. Tagad es mēģinu atcerēties, kā viņš tālāk skrūvējās, kura vieta tālāk jaucās. Grūti man to atmiņu iet, bet neko darīt. Vienmēr, kad man jāsāk filmēt, mocīts izdomā piešķilties, lai tāds brauks garām. 3, 2, 1. Viņš nekur nesteidzās. Viņš vēl apstājās. Respektīvi. Lukturis jau izstās pēc luktura. Viss ir salikts. Man ir vienīgā problēma tāda, kā ar lukturu regulēšanas šo te elementiņu man ir problēmas, jo man vajadzēja mainīt šo te pašu stienīti, jo manam angļu lukturim šis te stienītis, kas ir šeit, viņš bija vispār norūsējis, viss bija slikti, es uzliku savu veco, un lai dabūtu to veco, tad bija jānorāja nost, tas te jānorāja nost šis mehānisms. Un tagad, kad uzliekot šo mehānismu virsū, viņš tāpat negriežās. Kā es tagad pieskrūvēju, vienkārši paņēmu ar knaiblēm un vilku klāt šo te. Tāpēc domāju, ka tagad, ja vajadzēs regulēt lukturi, tas ir šofera puses, tad būs jāmēģina te kaut kur ar knaiblītēm ielīst iekšā un regulēties. Tā kā tā. Bet pārējais viss jau sanāk lēnu garu ļoti labi. Ola, viens lukturis gatavs. Viss ir salikts. Patīkam, ka man iedeva līdz skrūvīts arī. Viss ir salikts. Man te nepatīk gan, ka te ir bišķiņ, es nezinu, es nofilmēšu, bet te ir nehermetiskums. Tur viņš nepiespiežās klāt. Es ceru, ka spārnu un visu, ka viņš te piespiedīsies, viņš būs hermetisks. Tā ir vienīgā problēma šī te puse. Jaukt ārā lukturus vēlreiz negribās, bet noņemt stikliņu ir vieglāk nekā izjaukt vienkārši visu lukturu, tā kā gan jau būs labi. Es tā ceru! Tagad jājauc ārā pārējie 2 lukturi, kā negribās. Labi, draugi, es tomēr pārdomāju. Es vēl šo sezonu gan jau nobraukšu ar 2 dažādiem. Nu, šis ir anglis, šis ir manējais. Un pabraukājot, es sapratīšu, vai ir nepieciešams mainīt stikliņu un reflektoru vispārējo. Un iespējams, tā jau es ziemā ņemšu visu ārā atkal, jo man tāpat bumpers jāņem noskrāsosties vispārējais, un tad es, nezinu, to pašu reflektoru vedīšu atjaunot un kaut ko tam līdzīgu. Tā kā es domāju, ka es pagaidām pie tā arī apstāšos. Principā, es dabūju arī to metāliņu, kas iet pie priekšluktura, tā kā īstenībā varētu pieskrūvēt pat lukturu, pasīties, vai viss strādā. Daram to. Man varbūt tikai tā liekas, bet, ja mēs pastamies to stiprinājumu, kā viņš ir te, viņam tā kāņa ļoti smuki taisna un pieskrūvējās te. Šeit viņam tā kāja ir aizgājusi uz augšu un šķībi, respektīvi. Nu, viņa nestāv taisni. Un es šaubos, ka šī daļa ir pieskrūvēta ļoti nepareizi. Nu, es vienkārši pieskrūvēju, vienkārši lai būtu. Un pat to spārnu, nu, mēs varam nolocīt, ka ir kaut kā šī tā te. Tas sanāk, ka šis pats ir dabūjis arī pa koko. Pa spārnu dabūjusi tā mašīna, kam bija šis te. Tās izskatās. Jo labi, šo mēs varam salocīt, pielocīt. Bet šitas, nu, viņam jābūt ir uz atpakaļ. Vecas mašīnas taisīt. Ļoti jautri. Reku es saliku savējo sisto un noscīt jauno. Reku sistējām pat šī ķepiņai taisnu. Jaunajam viņa ir šķība. Un šādi mana dzīve iet uz priekšu, jo man tas metāliņš ir šķības un es nevaru pielikt lukturi.
jāmeklē jauns metāls. Kas tev būtu domājis? Tāds metāliņš mums sagādās problēmu. Tā kā pagaidām atkal esmu uz pauzes. Un tāpēc tas viss notiek tik lēni. Laikam jāatbrauc kādu šrotu vienkārši, kur skrūvēties. 10. muciņa un atslēdziņa. Un viss. Laikam tā arī jādara būs. Diemžēl. Tā kā pagaidām ar šo epizode beidzās. Bet ne jums. Jums gan jau šis video turpināsies nākamajā. Jums noteikti ne, jo jums šis būs viens vesels video, priekš manis tā būs atkal cita diena, cita opera, vispārējais. Priekš jums šis būs kārtējais nākamais kadrs, kur es skrūvēju kaut ko klāt. Tā kā botāniķis atvadās pagaidām. No jums ne.